40 dienu ceļš pretī Kristus augšām celšanās svētkiem ir īpašs. Tas ir laiks, kurā ticīgs cilvēks, cenšoties ierobežot savus miesas tieksmes, arvien vairāk spēja norobežoties no pasaulīgās kņadas un ieiet savus sirds klusumā, lai ieklausītos tajā, ko caur svētajiem rakstiem Dievs runā katram no mums, ļoti personiski un klusi, nemitīgi aicinot un atkārtojot, iemācies mīlēt, nesautīgi, kā mīlēs, un kur gan šai ziņā gūt labāku pieredzi, ja ne ģimenē, skolā, darbā, un tajā Kristus veidotajā kopībā, ko saucam par baznīcu, par draudzi, kurā cilvēki neizvēlas cits citu, bet tos visus saicina viņš pats. Lai kaut mazliet ielūkotos kādā no draudzēm, šoreiz dodamies uz Kristus Karaļa baznīcu Sarkandaugavā, kas būdam uzcelta 30. gados pie savu torņa ar krustu virsotnē, tika samērā nesen, 2003. gadā. To uzcēla par baznīcēnu saziedotajiem līdzekļiem. Ir atjaunot arī draudzes māja, sakopts dārs, un draudze lepojas ar savu apskanīgo koru. Draudzes dzīve Kristus Karaļa baznīcā rit līdzīgi kā ikvienā citā katoļu dievnamā, visa centrā liekot pašu Kristu Euharistijas sakramentā. Par prāvestu šajā dievnamā jau 8. gadu kalpo priesteris Edvards Pavlovskis, kur satiekot starplēkā starp 3 svētdienas misēm, vaicājam, vai mūsdienās vispār iespējams iepazīt tos ļoti daudzos cilvēkus, kuri apmeklē konkrētu baznīcu. Ilgāku laiku strādājot jau iepazīst tos cilvēkus, skaidrs ne visus. Absolūti visus grūti varbūt, bet vai viņi viens otru pazīst? Es domāju, ka jā. Skaidrs arī ne 100%. Ir dažādu raksturu cilvēki. Citi grib, lai arī viņus pazīst un grib par sevi pateikt kaut ko un grib arī citus zināt un interesēs. Citi atkal otrādi, citi grib tā palikt nepamanīti. Un viņi taisni arī tā saka, ka mēs nāku palūkties baznīcā, nevis tur ar kādu iepazīties. Domāju, ka nevar viņam to pārmest, ka viņš tā taisni. Tā ir cilvēka raksturs, viņa paša gaume, un galvenais jau, lai viņš dzīvo ar Dievu, lai viņš ir tāds sakramentus saņem un Dieva žēlastībā dzīvo. Tas jau būtiskais. Esot dievnamā vienā no svētdienas dievkalpojumiem īsi pirms sveču dienas, tiešām te satiekam dažādus cilvēkus, un viena no viņiem ienākšana šajā baznīcā apstiprina priesteru sacīto. Jānis Vizma ceļu uz Kristus Karaļa draudzi atrada iekšēju klusumu meklējot. Ieinteresējušies par šo stāstu, satiekam Jāni Arēna Rīgas sporta kompleksā, kur viņš pilda savus ikdienas darba pienākumus kā ASK Rīga basketbola komandas fizioterapeits. Bet pirms runājam ar viņu, vaicājam dažiem no sportistiem, vai tie zina, ka viņu dakteris ir ticīgs cilvēks. Atklāt sakot, es to tiešām nezināju. Jānis vienmēr ļoti laipns, tāds mierīgs. Nekad neesmu redzējis viņu satrakojušos vai uztraukušos. Visu laiku ļoti mierīgi, nopietni attiecās pēc savu darbu. Iespējams arī dēļ tā tik nopietni tāda visa attieksme, ka palīdz tā ticība viņam. Mēs ar dakteru sarunājamies katru dienu par daudzām lietām. Viņš man arī iedeva noskatīties filmu par Kristu. Runājam par Bībeli, par daudz ko runājam. Viņš stāst man par savu ticību. Tas tiešām ir ļoti labi būt kopā ar kādu, kas arī ir ticības cilvēks. Jāni, kā tas ir būt starp cilvēkiem, kas ir ļoti mērķtiecīgi? Viņi ir mērķtiecīgi savā ikdienā, savos panākumos. Jā, viņiem taču ir jābūt tādiem cilvēkiem, kas ir ārkārtīgi tendēti uz kaut kāda mērķa sasniegšanu. Vai ir nācies par to domāt? Jo faktiski mums visiem vajadzētu būt tik ļoti tendētiem uz mūžīgās dzīves sasniegšanu, ne? Varbūt, ka tas ir labs piemērs. Tas divas dažādas lietas. Jā?
Sports ir bizness. Vistīrākais bizness. Parasti saka cilvēkiem, ka viņi tā ļoti dziļi atgriežas tad, kad viņiem ir kaut kāds trieciens dzīvē bijis. Ka viņiem ķeblīts izsists, ja? Pašam tā nav bijis, ja ļoti vienkārši viss tā ļoti pakāpeniski, kā tu saki, ja ir kaut kas tā dzīvē. Pat cik man šī audzināšana ir bijusi kopš manas dzimšanas. Tāda radikāla pavērsiena manā dzīvē nav bijis. Kā tu atradi ceļu uz Kristus karaļa draudzi? Tas bija diezgan sen. Tāpēc, ka tur draudzīte bija ļoti maziņa un tā ļoti intīma. Un man ļoti patika tas varbūt ir slikti teikt, bija 20 cilvēki uz misu un es jutos vienkārši lieliski. Kurā gadā tas bija? 90. gadu sākumā. Tas nozīmē, ka faktiski varēja izjust to īsto draudzi, ja? Ka jūs noteikti pazināt viens otru, jā? Nē, es vairāk koncentrējos uz altāru, uz sakramentu. Vispār, ko nozīmē šis lūkšanas spēks, jā? Lūkšana ir galvenais. Tas nav apspriežams jautājums, manuprāt. Lūkšanas nozīme vienkārši milzīga. Ir izjust savā dzīvē lūkšanas spēks? Varbūt var pastāstīt kādu gadījumu. Es varu tikai vienu teikt. Daudz reizi man lūkšana ir palīdzējusi. Daudz reizi. Daudz. Kaut vai es domāju, tas, ka man ir ļoti labas attiecības ģimenē. Bet, teiksim, ejot arī cauri dzīvē, tiekoties ar dažādiem cilvēkiem, mēs visi pietiekami saņemam kaut kādas ievainojumus. Un Kristus saka, piedodiet nemitīgi. Kā ir pašam ar šo te piedod? Jā, protams. Ja? Un tas ir viegli? Tas kļūst viegli? Jā, nekāda problēma. Vienmēr tā ir bijis? Jā. Jo es jau ar to neko labu sev neizdarīšu. Es tieši otrādi. Tas, ka es padarīšu otram ļaunu, tas jau nāks man viss atpakaļ. Ir nācies dzīvē dot lielas piedošanas? Drīzāk tam man jāprasa no citiem lielas piedošanas. Es tā domāju. Lai izlūgtu no Dieva lielas un mazas piedošanas, baznīcā ir iedibināts izliekšanas sakraments, ko dēvējam par grēksūdzi. Ceļš, kā pamazām iegūt maigāku un pazemīgāku sirdi, mācoties to atvērt Dievam un līdzcilvēkiem. Mēs atkal esam Kristus karaļa draudzē un turpinām sarunu ar tās prāvestu Edvardu Pavlovski, vaicājot, kas viņa kalpošanā tam sagādā vislielāko gandarījumu. Priesterība kā pati pa sevi jau ir tā, kurai iepriecina un dod gandarījumu. Un tad es negribētu akcentēt kaut kādu draudzi, ka, šī draudze ir tā, kura dod šo izcilo kaut kādu gandarījumu. Priesterība kā sakraments un kā kalpojums, viņš ir ar savu vērtību absolūti jebkurā vietā un jebkurā situācijā, jebkurā draudzē. Bet šeit es priecājos par tādu draudzes varbūt atsaucību un mīlestību. Es nezinu, negribu lielīties, bet man liekas, ka it kā es jūtu tādu arī draudzes mīlestību pret mani, un man arī viņi patīk. Un tad, kad ir šī savstarpējā sapratne varbūt vai mīlestība, tad jau arī prieks nāk ar to pašu kopā. Viņi lūdzas par mani, un es lūdzos par viņiem, labprāt to darot, un ne tikai tāpēc, kā prāvestam un priesterim, kas vienmēr lūdzas par savu tautu, par Dieva tautu un par savu draudzi, bet arī es to daru ar prieku. Man tas sagādā prieku. Un tas jau arī ir tas visas dzīves pamats un arī tas prieks, par kuru apostolis Pāvils taisni šodien dienas lekcijā saka, ka mīlestība ir tā, kas raksturo par cilvēka briedumu. Grūti mīlēt citam citu, īpaši mūsdienās, kad visi aicina it kā uz tādu ļoti lielu egoismu. Es domāju, ka mīlēt ir viegli, ienīst ir grūti, tad ir grūti, ja cilvēks dzīvo naidā. Tad viņš ir pastāvīgi sarūktināts, tāds pastāvīgi neapmierināts, viņš ar visu pasauli ir neapmierināts, viņš vienmēr nav priecīgs, un
viņš vienmēr ir sadrūmis. Mīlestība taču ir tā, kas cilvēkam ļauj sajust debesu priekšnojautu. Naids ir tas, kas, ja tā var teikt, elles priekšnojautu rada. Un domāju, ka mīlēt nav grūti. Mums tā cilvēkiem liekas dažreiz, ka grūti. Mums tik to ir jāsāk praktizēt. Mēs sajutīsim prieku un vieglumu no tā. Bet kā ir ar tiem cilvēkiem, kas mūs nemīl? Grūti viņus mīlēt? Jeb tie, kas krīt uz nerviem? Ja cilvēks skatās uz to, kurš viņu nemīl, ka viņš ir nabaks, ka viņš ir sarūktināts, ka viņš ir tāds, kuram gribētos palīdzēt. Un tad jau var viņu sākt mīlēt. Ja cilvēki dzīvo mīlestībā, viņi visi ir laimīgi. Ja viņi dzīvo naidā, viņi visi ir nelaimīgi. Tā ir vienmēr gan lielos mērogos, valsts mērogā un pasaules mērogā, un tā ir ģimenes mērogā, un tā ir draudzes mērogā. Un jāsaka, arī divu cilvēku vidū tas ir tas pats, ja viņi mīl viens otram palīdz. Un, var sakot, ar mīlestību ir izteikts viss, gan palīdzība, gan cieņa, gan visu nepārskaitīs. Tad viss ir kārtībā, tad viņiem abiem tur ir labi. Ja viņi viens pārstāj mīlēt, tad tas, kurš pārstāj mīlēt, arī iegūst šo rūgtumu sirdī. Otrs varbūt viņa mīl un sevī nes šo vienu domu, kā lai tev palīdz, ka tu pārstātu ienīst. Un ka tu saprastu, cik mīlestība ir laba. Svētie raksti un baznīca mūs nemitīgi mudina īstenot dzīves galveno aicinājumu mīlēt. Un īpaši jau gavēņa laikā, kad jau bieži uzlūkojot krustā sisto, mācāmies saprast viņa mīlestības cenu. Un arī to, ka dievnamā, draudzē, esam kopā viņā un viņa dēļ, kā korī, kur svarīgi ir katra balss, lai dziesma pārtaptu lūkšanā. Mēs tiekamies ar Kristus karaļa draudzes priecīgo, slavējošo un arī draudzīgo koru kolektīvu, kuru vada divas profesionāls mūziķis – Valda Tračuma un ērģelniece Ingrīda Kalniņa. Mācu vokālo, dziedāšanas nodaļas vadītāju Ingrīda klavierspēli. Un tad mēs par cik esam draudzenes, un tad mēs kā tā iesākam, vienu otrai palīdzēdams. Un sākumā jau bija tas pulciņš, ko nevarētu saukt par kori. Bet pamazām. Un tagad lepojamies, ka mums vīru arī daudz. Jā, tiešām. Ne katru svētdienu viņi ir visi, protams, bet pietiekoši. Bet ko tas nozīmē? Teiksim, nākt katru svētdienu veltīt, taču noteikti ir kaut kas arī vēl cits dzīvē, izņemot kā tikai kori. Tas prasa ļoti daudz darba, ļoti daudz ieguldījumu, un tas taču ir... Bez šaubām, bet nevarētu būt citādi, ja tā nebūtu sirdslieta, jā, un mēs arī nākam visi kopā un priecājamies viens otru redzēt un satikt un atkal, un vienkārši arī ticība ir tā, kas cilvēkiem liek nākt te un lūgties par savām vajadzībām. Un tāpat ir tāds teiciens, kas ciet, tas trīskārši lūdzās. Un tad līdz ar to es vienkārši priecājos par tiem cilvēkiem, kas mums te ir, ar kuriem mēs te strādājam un ikdienā saskaramies. Mums ir tiešām liels darbs ieguldīts un mums ir daudz mēģinājumi un par pacietību. Pateicos visiem un arī, protams, prāvestam, kurš mūs ārkārtīgi atbalsta. Bez viņa atbalsta, es domāju, ka daudz kas nebūtu iespējams. Kā šis atbalsts izpaužas? Visādīgi. Ir visādas vajadzības un arī tīri tā psiholoģiski un garīgi. Un viņš atbalsta to visu un ļauj mums brīvību, repertuārā, izvēlē. Cilvēki vienkārši jūt to, ka ļoti labi sastrādājās, tad jau vienmēr ir labs rezultāts, man liekas. Parasti baznīcā, kas trūkstās ir vīru balsis. Kā jūs atradāt ceļu uz šo kori, un vai jūs esat kaut kur iepriekš dziedājuši, ja varbūt vēl kaut kur dziedat, kā tas ir? Bērndienās jau visi dziedājuši. Ir korī dziedāts, pirms tam arī korī Senrīgas dziedājis, un brauc garām ar autobusu vienmēr šī baznīca, un es domāju, ka
bija vēlēšanās nākt šeit uz šo koru dziedāt. Jūs vispār nebijāt pat ticīgs, vienkārši braucāt? Biju ticīgi, vienkārši es braucot garām šai baznīcai. Sagribējās te ienākt, paskatīties, izdzirdēju, ka labs kors te atnāca tā šeit. Un šī ir jūsu draudze? Nu, skaitās man draudze tagad. Agrāk gāja citā baznīcā, bet tagad es tikai šī. Mums nav tāda stingra disciplīna korī, bet mums ir liela sirsnība korī, un tāpēc mūsu šī sirsnība savelk kopā un notur kopā. Tad jūs tā faktiski arī pat varētu teikt, ka jūs tā kā sadraudzējušies, jā, visi. Bez šaubām mēs arī palīdzam viens otram iespēju robežās. Tas ir tikai normāli, tas ir tikai labi, par to ir jāpriecājās. Tas būtu jocīgi, ja mēs dziedātu kopā un justos tā kā svešinieki. Interesanti, jūs teicāt, ka jūsu tēvs ir cēlis vēl šo baznīcu 37. gadā, jā? Mans tētiņš Jāzeps Zukuls, ergalnieks, spēlējis Kaunatā, Andrupenē, Skaistā, Krāslavā, Kumbuļos. Un, kā saka, arī var teikt, ka es ziedu no autiņiem, vienmēr viņam līdzās pie rociņām, visas bēres izdziedātas Latgalē. Un viņš 1937. cēla šito baznīcu, tur zakristija ar fotogrāfiju ar priesteri Bulli kopā. Dziedāšana tā man ir sirdslieta. Mēs dziedam ar Eriku jau sen, bet, kad pajuka, es arī Svēto Francišku baznīcas kori aizgāju, 15 gadus tur nodziedāju. Bet uz Jāzepa dienu es vienmēr centos būt šeit. Tā ir mana sirdslieta. Varbūt kādreiz par skaļi iebļaujos, bet man tā gribas. Man liekas, te man dzird katrs kieģelītis, dievgodara vārds. Citreiz man asaras saskrien acīs kaut ko tādu. Emocijas. Interesanti, ka arī jūs esat dabūjusi savus jaunos. Kas tu jums meita dēls? Dēliņš. Dēliņš. Kā jūs atradāt to ceļu? Tā mamma teica, viss nāca dziedi un cauri, jā? Nācām māmiņai palīgā, jā. Un nav tāda lieta, ka esam pie priestara Paulovska arī laulājušies, un Artis ir kristīts pie viņa. Vai ir tās savādāk, teiksim, tā laulības? Jūs taču redzat, noteikti satiekaties ar citiem jauniem cilvēkiem. Vai ir savādāk, teiksim, ka jūs abi esat draudzes cilvēki, vienas ticības? Ir tur tāda galā, ka Dievs svētīta laulība, nevis zaksā tur kaut kas parakstīts, bet jūt to atšķirību? Es gribētu ticēt, ka tā ir. Man liekas, ka ir, jā, es to izjūtu ar pāriem draugiem, ka mēs salīdzinām, kā viņi dzīvo un kādas viņam attiecības savstarpējās ir un kādas ir mums, tad mums liekas, ka mums ir vislabāk. Dziedāšana vieno? Jā, ļoti. Jā? Gan es, ka jūs abi ir balsīm esat, jā? Es tā ceru. Tas jau jāpēc vecmāmiņai. Kā ir vecmāmiņa, ir ap balsīm? Ir abi divi. Trešais arī būs. Un viņš te visu laiku, šis te jauneklis ir ar jums kopā? Cenšās. Jā. Gandrīz katru svētdienu, kopā ar mums. Mums jau nav kur atstāt, tad jau mēs ņemam līdzi. Aha. Un viņš te kora telpā, jā? Tā? Kā labi uzvedās šeit. Meitenes, kā jums patīk dziedāt šādu repertuāru? Tagad tiešām taču redz, ka jaunieši visi brauc austiņās, jā, viņiem tur ir tas baigie ritmi. Kā jums pašām tie mūsdienu ritmi un šie viņi iet kopā, jeb tomēr tas kaut kā atkrīt? Tā tehno un viss pārējais, nezinu. Kā kuram arī, ne jau visiem, man piemēram tāda mūzika nepiesaist nemaz, jā. Man ļoti patīk, katoļu dziesmas visādas, tiešām skaistas, arī kas maziņāk bija, man ļoti patika. Jūs esat vesela ģimene un visi te arī dziedat? Jā. Es esmu ministrants tur lejā. Tā tev ir arī slavēšana tur pie paša altāra. Labi, iekārtojies. Un tu dziedi arī? Nē. Ko tad tu dari? Vienkārši klausies pagaidām? Jā. Laikam pēc tam dziedās, pēc kāda laika, vai ne? Jā. Mājās viņa dzied tās dziesmas. Jā? Ir samācījusies, vai ne? Latīniski pat dzied. Kā tas ir? Tas tomēr nav tāds liels apgrūtinājums vēl ņemt mammai ar 3 bērniem. Es nezinu, varbūt jums vēl darbs ir, es nezinu. Ir man arī darbs un mācības man ir. Kā jūs to visu apvienojat? Patstāvīgi bērni. Es domāju, patstāvīgi bērni, bet īstenībā tas, kad bērnus jau no tāda maza vecuma ved uz baznīcu, tas nav slikti nekādā gadījumā. Nekad man nav bijušas arī problēmas, teiksim, kā citi saka, kā tu var aiziet ar gadu vecu bērnu uz teātri. Nav tādas problēmas, jo viņš pieredzis arī, ka baznīcā viņš to laiciņu, ka ir tāds laiciņš, kad viņš vienkārši klausās vai mierīgi sēž. Bija man dēls, kas vispār gulēja katru dievkalpojumu šeit pat augšā, kur skanēja ērģeles un mēs dziedājām, un viņš vienkārši vienmēr gulēja, viņa tas iemidzināja laikam.
Tā kā es domāju, tas ir ļoti liels pluss. Tas, tieši tas, ka tas ir caur Dievu, es domāju, ka tāpēc tas arī ir vieglāk. Tas nav kā apgrūtinājums, tieši otrādi. Tas palīdz. Nav arī tādas problēmas, tur bērnus strostot, un visi viņi ir tā savādāk, mierīgāki, labāki, apzinīgāki. Es domāju, jā, jo viņi visi, mazā rīt, kā jau arī, viņi zina, kāpēc viņi šeit nāk. Viņi zina, kas ir labi, kas ir slikti. Es varu uz saviem bērniem pilnīgi paļauties. Nav tā, ka garlaicīgi ir visa garā mise. Ja tu, pieņemsim, nesako misei, tad tev liekas, tas laiks baigi garš, garlaicīgi un tā. Bet, kad tu uzreiz tur iesaisties, uzreiz paliek tā kā siltāk, tā kā laimīgāk, tā var teikt. Tu apzinies, tu taču pie komunijas noteikti. Tu saproti, ko tu saņēmi? Jā. Sen jau? Jā, cik jau gadus daudz? 7 gadiem. 7 gadiem. Jau 7 gadus, jā. Un Dieva vārds arī ir būtisks? Protams, noteikti tā ir. Kā skolā pret to visu izturās, teiksim, ka tu esi ticīga, ka tu noteikti neatļaujies daudz ko citi atļaujās mierīgi, jā? Tas ir arī kā kuram es jau tā nesaku nelielos tā, ka es tur eju baznīcā vai ko, bet es arī no tā nekaunos, ja man prasa, es saku, jā, es zinu. Daži to nepieņem, bet dažiem tas liekas pilnīgi normāli. Daudz arī grib nākt, ja paaicina. Dažiem patīk. Man tur draudzene vien prasīja, lai es viņai rožu kroni iemācu. Viņai arī tā kā ieinteresēta ir. Tā. Un, teiksim, to, ja tev kaut ko piedāvā, tādu, kas ar tavu sirdsapziņu nesaskan, tev ir viegli pateikt nē? Protams, man ir ļoti viegli. Es zinu, ko es daru, un es apzinos, ko drīkst un ko nē. Man tā sacīja, jūs esat galvenā vokāliste. Ja? Jūs ir tas, tā koris saka, es esmu bijusi un dziedāju valsts korī un vispār profesionāli dziedātāju skaitos, bet no turienes aizgāju. Man patīk būt ar bērniem, un tā es atgriezos atpakaļ pie skolotāja amata. Un esmu mūzikas skolotāja, bet neskatoties uz to, ka visu dienu tu esi ar bērniem un dziedi, svētdiena ir kaut kas tāds, kas pievēl, kas piesaist. Un ja tajā svētdienā es neesmu atbraukuši šur, tad liekas, nākošā nedēļa nav tik ražīga un nav tāda garīga. Ja? Jo šeit atnākot tiešām ir gan tie koristi, ar kuriem mēs šeit esam, gan Valda, gan Ingrīda, tāds kaut kāds pozitīvs lādiņš, kas nav vārdiem aprakstāms. Protams, arī tas, kas te šajā baznīcā, jo tā arī mana draudzes baznīca un ar tāpat bērni krustīti un iesvētīti. Un es tiešām viņu uzskatu kā kaut ko ļoti tādu pievelkošu. Es domāju, ka jebkuram cilvēkam, kas ir saistīts ar mākslu profesionālā līmenī, tas ir liels kārdinājums būt redzamam. Ka tevi redz, ka tevi dzird, ka tevi aplaudē. Bet, teiksim, šeit jau tas izpaliek baznīcā. Tu vienkārši dziedi Dieva godam un sniedz to, ko tu vari dot no sevis. Vai tur nav kaut kādas disharmonija šajā jautājumā? Nē, nav. Valsts korī dziedot, es apzinos to, ka es esmu skatuves, visi mani vērtē, bet šeit es par to nedomāju, jo es zinu, kam es dziedu, un es zinu, ka tas nāk tikai no manis, ka tas nāk no sirds, un dziedājums ir brīvāks, un gadu pagājušo nedēļu man te bija problēmas ar balsi, atnākot uz baznīcu, es domāju, es kā skanēs, ja, un es pati pabrīnījos, jo šeit es atkal dziedu Dievam, un es esmu savās domās, un tā tiešām, kā Ingrīda teica, tā laikam 3-kārša lūkšana, un tā es to arī izjūtu šeit baznīcā. Bet pirmīt jums bija tāds jautājums par profesijām dažādām, jo šeit tiešām ļoti daudz radošu profesiju pārstāv. Te ir no lietišķās mākslas vidusskolas, un ir arī mākslinieces, un ir dizaineri, zinu, šeit. Un ir tērpu dizaineris, jā, un kas mums te vēl ir, un mediķu ļoti daudz, un zinu, tā pašlaik nav, un biznesa pārstāvi daudz ir, tieši tā. Un te viss interesantākais, ka mēs tā nešķirojam, un, protams, arī nav, es nezinu, man liekas, ka te nav nekāda iespēja, iespēja varbūt ir vienmēr atrast kādu tādu, teiksim, sakarus, kā saka, bet šeit mums tas nav tas galvenais, jo paļaujoties uz Dievu, viss jau notiek.